Vienota lūkšana darbojas. Tas viss aizsākās mazā augšistabā ar pazemīgu un kvēlu lūkšanu. Autoritāšu apdraudēt un aizliegt sludināt, draudze lūdza. 2 vīri liecināja labprātīgi un ar lielu spēku. Ļaudis lūdzīt visur, vienprātībā un pazemībā, atzīstot grēkus, tos nožēlojot. Cilvēku dzīves tika izmainītas. 2 vīri aizsāka misijas ceļojumu, kas pasauli, kādu to pazina tad, apgriez ar kājām gaisā. Vēsts izplatījās pa visu pasauli. Ļaužu vienota lūkšana atbrīvoja cietumniekus. Ķēniņš, kurš aicināja, lai viņa ļaudis gavē un lūdz, tā rezultātā sakāva ienaidnieku. Kauja tika uzvarēta bez nepieciešamības karot. Caur uzticīgu kalpu un jaunas ķēniņienes ticību un drosmi tika izglābti ļaudis. Stāsti ir rakstīti Bībelē, parādot vienotas lūkšanas spēku. Kad es lasu apustuļu darbus, tā patiešām ir grāmata, kurā aprakstīts, kā ticīgie nāk vienkopus, lai lūgtu. Grāmata par Dievu, kurš atbild uz lūkšanām. Personīga lūkšana ir svarīga. Lūkšana vienatnē ir dvēseles dzīvība, bet mēs zinām, ka nekad nevienā vietā uz šīs planētas nav bijusi atmoda, kur iepriekš nebūtu bijusi vienota un ilgstoša lūkšana. Mūsu kungs kādā situācijā teica, ja 2 vai vairāk no jums vēlas kaut ko, kas ir saskaņā ar manu gribu, tad tas notiks. Tātad šeit ir sinerģija, kas notiek, kad mēs esam vienoti, kad apvienojam savas balsis, lai sauktu uz Dievu. Kā jau pravieša gars mums saka, lūkšana ir kā atslēga, kas atslēdz debesu bagātību un svētību noliktavu. Arī vairāk Elēnas Vaitas padomi un citāti attiecībā uz vienotu lūkšanu ir gana spēcīgi. Kā tā vietā viņa teica, vienotā lūkšanā ir vairāk spēka kā pat personīgā lūkšanā. Un tad viņi paskaidro, kāpēc tas tā ir. Tas ir tādēļ, ka ticīgo sirdžu vienotība patiešām iepriecina Dievu, kad mēs patiešām esam vienprātīgi, gluži tāpat kā apustuļu laikā. Kādā citā vietā viņa saka, dedzīgu lūkšanu skaņās dreb visi sātana pulki. Jēzus zina, ka ieradums lūgt kopā ar citiem mums palīdz atbrīvoties no koncentrēšanās uz sevi, kad mēs lūdzam vieni. Kad Bībele runā par ilgstošu dedzīgu lūkšanu, tad tā nav vienkārši kāda atsevišķa cilvēka aktivitāte. Tas ir aicinājums draudzēji kā kopienai saukt uz Dievu, nevis lai mainītu to, ko Dievs ir iecerējis, bet lai saskaņotu sevi ar Dieva gribu. Un es domāju, ka Viņš mūs izmanto, lai atbildētu uz šīm lūkšanām. Kad jūs lasāt apustuļu darbus, tad vienota lūkšana vienoja Dieva ļaudis. Apustuļu darbos 1. nodaļā 14. un 15. pantā visa draudze sanāca kopā un lūdza. Viņi zināja, ka uzdevums priekš viņiem ir pārāk liels, viņi zināja, ka aicinājums ir pārāk milzīgs, viņi zināja, ka viņiem pašiem nav iespējams aiznest evaņģēliju visai pasaulē, bet tomēr, kad viņi lūdza, Dievs izdarīja kaut ko brīnumainu. Viņš vasarsvētku dienā izlēja svēto garu un 3000 tika kristīti. Ziniet, kad jūs lasāt šos tekstus, viena lieta, kas man krīt acīs, ir kāda vienkārša frāze. Viņi bija vienprātīgi. Vasarsvētki bija patiešām sevišķs notikums. Tas nāca pēc Kristus kalpošanas uz šīs zemes kulminācijas. Un izskatījās, it kā viss ir pilnīgi sabrucis un izpostīts, kad Kristus karājās pie krusta. Un tad notika augšām celšanās. Viņš parādījās saviem mācekļiem, kas viņiem deva pilnīgi citu perspektīvu par to, kas patiesībā bija viņu kalpošana. Mūsu kungs teica saviem mācekļiem, lai viņi uzkavējas Jeruzālemē un ir vienoti lūkšanā. Un tas bija viens no priekšnoteikumiem, lai atnestu šo brāzmaino, varano vēju un svētā gara klātbūtni vasarsvētku dienā.
Tas bija pasā svētku laiks, un mēs bijām Jeruzalemē kādā augšistabā. Mēs visi bijām vienoti lūgšanā. Mēs lūdzām pēc grēku piedošanas un pazemības un nožēlojām savus grēkus. Mēs arī meklējām Dieva prātu, spēku un svēto garu. Kad mēs kopā dedzīgi lūdzām, bija neaprakstāma vienotības sajūta. Un pēkšņi nāca tāda kā spēcīga vēja skaņa, kas piepildīja visu istabu, kurā mēs sēdējām. Un tad nolaidās uguns mēlis, un šī uguns palika virs cilvēkiem. Visi cilvēki istabā tika piepildīti ar svēto garu. Atcerieties, ka šajā pasaules svētku laikā ļaudis nāca no daudzām valstīm, lai pielūgtu. Un te pēkšņi viņi visi varēja dzirdēt evaņģēliju katrs savā valodā. Tā rezultātā vienā dienā ticīgajiem tika piepulcināti 3000 cilvēku. Cilvēki nodevās apustuļu mācībām un sadraudzībai, lauza maizi un kopīgi lūdza. Katru dienu viņi satikās tempļa pagalmā, pa mājām viņi lauza maizi un kopīgi ēda. Un izglābto skaits auga ar katru dienu. Un mēs ticam, ka kaut kas līdzīgs notiks arī pēdējās dienās, bet es domāju, ka tas notiks tikai tad, kad mēs kā draudze, kā cilvēki nāksim kopā vienoti, dedzīgā lūgšanā. Kamēr tas nenotiek, mēs to nepiedzīvosim. Un patiešām tas, kas notika vasaras svētkos, notiks atkal. Kungs to atkārtos un pat vēl lielākā mērā, kad 3 eņģeļu vēsts tiks sludināta un kad atskanēs atklāsmes grāmatas 18. nodaļas 4. eņģeļa sauciens, kad pēdējais skaļais sauciens tiek sludināts pa visu pasauli. Tie būs cilvēki, kuri ir nodevušies kungam, nožēlojuši savus grēkus, un tad svētais gars var nākt un izmantot mūs iespaidīgā veidā. Es domāju, ka apustuļu darbos 6. nodaļā tā izskatās kā pozitīva problēma. Draudze ļoti strauji pieauga, tai starpā tur ir šis ēdienu sadalas izaicinājums. Draudze piedzīvoja praktiskās dzīves izaicinājumus. Helēnistu jūdi sūdzējās par ebreju jūdiem, tādēļ, ka viņu atraitnes tika atstātas novārtā dienas ēdienu izdalē. Apustuļi nolēma, ka viņiem jākoncentrējas uz lūgšanas un vārda kalpošanu, un tā viņi prasīja, lai tiktu izvēlēti 7 diakoni, lai risinātu šos un citus praktiskus jautājumus. Apustuļi mums lūdza, kā grupai izvēlēt 7 vīrus, par kuriem bija zināms, ka tie ir gara pilni un ka tiem piemīt gudrība. Šīs apustuļu priekšlikums patika visai grupai, un tā mēs izvēlējāmies 7 vīrus. Kad vīri bija izvēlēti, viņi tika vesti apustuļu priekšā. Apustuļi uzlika savas rokas uz tiem un lūdza par viņiem. Ar lūgšanu kā prioritāti draudze nekad nebūtu cietusi neveiksmi. Pēc šī notikuma mācekļu skaits strauji auga un liels skaits priesteru kļuva paklausīgi vārdam. Es domāju, ka mēs šeit atrodam piemēru mūsdienām, kas norāda, ka tad, kad mēs sastopamies ar izaicinājumiem, mums jāizmanto gudrība un pieredze, bet arī pašā laikā apzināsimies, ka mums ir lūgšanas atbildošs Dievs, kurš dod mums šo gudrību. Draudzes ar lielām problēmām ir atrisinājušas šīs problēmas tad, kad to locekļi sanāk kopā un lūdz. Pēters un Jānis savu mācību dēļ tika izsaukti pie vadošajiem priesteriem un vecajiem. Viņi centās aizstāvēt to, ko viņi darīja, bet vadītāji bija ļoti nepiekāpīgi. Viņi pavēlēja nerunāt un nemācīt Jēzus vārdā. Piedraudējuši viņi tos atlaida. Pēteris un Jānis devās atpakaļ pie saviem ļaudīm un atstāstīja visu, ko vadošie priesteri un vecākie bija teikuši. Kad mēs to visu dzirdējām, mēs tūlīt pacēlām savas balsis, sākām lūgt Dievu. Visa sapulce lūdza par Pēteru un Jāni. Mēs lūdzām, lai Dievs šiem 2 pazemīgiem kalpiem dod drosmi. Es ilgi nebiju pieredzējis tik dedzīgu lūgšanu.
Pēc tam, kad mēs bijām lūguši, pēkšņi visa tā vieta nodrebēja. Ļaudis bija svētā gara pilni, un Pēteris ar Jāni devās pie cilvēkiem un liecināja ar lielu spēku un pārliecību. Viņi liecināja pa visu zemi par sava glābēja augšām celšanos. Es domāju, ka Pēters un Jānis saņem lielu spēku, gan apzinoties, ka par viņiem lūdz, gan arī tādēļ, ka lūdzot tiek atbrīvots milzu spēks. Kad cilvēki aizlūdz par mums, tas ir miers un spēks, kas ienāk mūsos no Dieva, kad šīs daudzo ticīgo lūgšanas tiek atbildētas. Tad Estere nosūtīja šo atbildi Mordehajam. Ej un sapulcini visus jūdus, kas ir Sūsās, lūdziet un gavējiet par mani. Neko neēdiet un nedzeriet 3 dienas un naktis. Es ar savām kalponēm arī gavēšu, tāpat kā jūs. Pēc tam es iešu pie ķēniņa, pat ja tas ir pret likumu. Un ja es aiziešu bojā, tad arī aiziešu. Mēs atskatāmies pagātnē uz Esteri un domājam, kas par drosmīgu meiteni, kas par ticības sievieti, bet viņa iespējams bija tikpat izbijusies meitene, kādi būtu mēs. Tā bija ļoti bezcerīga situācija, ir kāda veca paruna. Nav tādas lietas kā ateisti ierakumos. Es domāju, ka šis ir tas gadījums, par kuru viņi zināja, ka bez dievišķas iejaukšanās viņi visu zaudēs. Bet viņa bija pietiekami gudra, lai pateiktu savam onkulim Mordehajam, es gavēšu un lūkšu, un tāpat arī mani ļaudis šeit pilī lūgs un gavēs, bet es vēlos, lai arī visi citi Dieva ļaudis gavē un lūdz. Es domāju, ka mēs šajā pasaulē palaidām garām lielu Dieva spēku saņemšanu tādēļ, ka mēs negavējam. Tas nenozīmē, ka jums jāiztiek pilnīgi bez ēdiena, bet kaut kādā veidā atteikšanās no tā, ko ikdienā mums patiešām patīk darīt, apvienojot kopā ar savu lūgšanu un citu lūgšanām, kaut ko sakustina šajā lielajā cīņā. Ir ļoti viegli aizmirst to, cik patiesībā mēs esam atkarīgi no Dieva. Un tāpat kā Dvaitam Nelsonam mums patīk atgādināt, lūdziet izmisīgas lūgšanas, un Estere patiešām bija izmisusi. Lūdziet neatlaidīgas lūgšanas, un lūdziet lūgšanas ar ilgām pēc atbildes, un es domāju, ka viņas lūgšanas ietvēra visus šos 3 nosacījumus. Ja jūs lasāt apustuļu darbus, tad ir redzams, ka lūgšana bija ļoti vienojoša. Piemēram, paskatieties uz Pēteru un Kornēliju. Kornēlijs pagāns, Pēteris jūds, un tur nebija iespējama nekāda saskara starp jūdiem un pagāniem savstarpējās sarunās vai apciemošanā mājās vai kopīgā ēšanā. Tas bija svētais gars, kas nojauca sienas. Pagāns no itāliešu rotas, Kornēlijs lūdza, un tā nebija nejaušība, ka viņš lūdza. Pēters uz mājas jumta arī lūdza, un viņš lūdza tik ilgi, kamēr aizmiga. Pēterim ir šis sapnis ar palagu, kas nonāk lejā, kas ir pilns ar šiem dažādiem dzīvniekiem. Un Dievs saka Pēterim, celies un ēd. Pēters saka, es nekad neesmu ēdis čūskas un krokodilus un dažādus grauzējus. Vīzija, protams, nebija par šķīstu un nešķīstu barību. Vīzija bija par attieksmi pret citām kultūrām, par citiem cilvēkiem. Un Dievs sūtīja vīzijas viņiem abiem, kas nojauca sienas, kas viņu šķīra vienu no otra. Un Pēters paziņoja, Dievs man ir parādījis, ka viņš nešķiro cilvēkus. Kad viņi abi, jūds un pagāns, lūdza, viņu lūgšanas pacēlās debesīs un satikās Dieva troņa priekšā. Tas bija ap pēcpusdienas laiku, kad Pēters devās uz jumta lūgt. Tika runāts, ka Pēterim bija atklāsme par lielu palagu, kurā bija dažādi nešķīsti dzīvnieki, attēlojot Dieva apliecinājumu par cilvēku dažādību un draudzes augšanu. Mēs esam dzirdējuši, ka Pēteris bija apmeties Sīmeņa mājās un tika instruēts par to, ka viņam jāiet laukā un jāsameklē centurions Kornēlijs.
Kamēr Pēters vēl pārdomāja redzēto, Svētais Gars pamudināja viņu iet lejā pa kāpnēm, jo 3 vīri viņu meklēja. Pēters nogāja lejā un teica, ka viņš ir tas, kuru viņi meklē. Tad mēs teicām Pēterim, ka centurionam Kornelijam eņģelis bija pateicis, ka pie viņa šajā mājā nāks Pēteris. Un tā, Pēterim nezinot, Kornelijs jau gaidīja viņa ierašanos Cezarijā. Tas, kas šeit notika, bija diezgan neparasti, kaut vai tikai fakts, ka Pēters iegāja namā. Atcerieties, ka tas bija pret likumu, ka jūds varētu komunicēt vai apciemot pagānu. Kornelijs pastāstīja Pēterim, ka 3 dienas iepriekš viņš lūdza savā namā, kad pēkšņi viņa priekšā parādījās eņģelis. Pēters Kornelijam līdzdalīja savu izpratni par to, ka Dievs neuzlūko citus augstāk un citus zemāk, ka viņš ir visu cilvēku Dievs. Šis bija īsts pagrieziena punkts. No šī brīža evaņģēlijs tika sludināts arī citām cilvēku grupām, un tas viss aizsākās ar lūgšanu, gavēšanu un atklāsmi. Starp kultūrām tika uzcelti tilti, tika nojauktas barjeras, sirdis tika savienotas, un viņi kļuva viens vesels Jēzu Kristu. Evaņģēlijs ir atvērts pagāniem. Ko vienota lūgšana dara, lai nojauktu kultūras barjeras? Kad mēs kopīgi zemojamies, tad dažādas kultūras, dažādas sociālās vides, dažāda līmeņa izglītības vides, dažādas rasu vides, kad mēs kopīgi zemojamies, tad mūsu sirdis ir vienotas, kā Jēzus Kristus ir vienots. Es lasu apustuļu darbu 13. nodaļā, kur draudze Antiohijā izsūtīja Pāvilu un Barnabu, un viņi liek rokas uz viņiem, un viņi lūdz pēc svētā gara svētības. Roku uzlikšana apustuļu darbu 13. nodaļā bija ar domu nošķirt Pāvilu un Barnabu kalpošanai un misijai. Viņi bija ceļā uz saviem misijas ceļojumiem. Es nedomāju, ka roku uzlikšanā ir kaut kas maģisks. Es domāju, ka tas ir simbols, tāpat kā ūdens kristības vai neraudzētā maize un neraudzētā vīnogu sula vakarēdienā. Kad draudze nāk vienota un uzliek rokas uz kādiem individiem, tad viņi lūdz par šiem cilvēkiem, nošķirot viņus īpašam liecināšanas un kalpošanas uzdevumam. Kad agrīnās draudzes pravieši un skolotāji lūdza un gavēja, Svētais Gars aicināja Pāvilu un Barnabu viņu pirmajā misijas ceļojumā. Draudze kopīgi lūdza, pirms viņus izsūtīja. Uz viņiem tika uzliktas rokas, mēs dedzīgi lūdzām. Kā vienota draudze mēs lūdzām par viņu drošību un lai Dievs viņiem piešķir pareizos vārdus, ar kuriem runāt uz ļaudīm. Mēs lūdzām, lai mūsu misionāri būtu sekmīgi un lai evaņģēlijs tiktu izplatīts. Pāvils un Barnaba ceļoja uz dažādām vietām. Kiprā, jūdu sinagogās, viņi sludināja Dievu vārdu. Un Antiohijā gandrīz visa pilsēta sapulcējās, lai dzirdētu Dieva vārdu. Kad pagāni dzirdēja viņu vēsti, viņi ticēja. Dieva vārds izplatījās pa visu reģionu, un mācekļi tika piepildīti ar prieku un svēto garu. Pāvils un Barnaba iecēla draudzes vecākos ikvienā draudzē un lūdza ar gavēšanām, tā novēlot viņus kungam. Viņi sapulcēja draudzi un izstāstīja visu, ko Dievs viņiem bija darījis un kā viņš bija atvēris ticības durvis pagāniem. Kad kā lūdzēja grupa, mēs uzliekam rokas uz tiem, par kuriem mēs lūdzam, tad šīs rokas simbolizē Dieva rokas. Zemojoties kopā ar šo personu, nošķirot to īpašam uzdevumam, mēs lūdzam svētiem garam, lai viņš nāk, dod viņiem stiprinājumu, dod viņiem spēku tam darbam, ko Dievs viņiem ir devis caur draudzi. Es atceros stāstu, kur Pāvils nejauši sastapa kādu jauku sievieti vārdā Lidija, un viņa lūdza. Es nezinu, vai tas bija kādas upes krastā vai pie akas, varbūt tas bija tirgus laukumā. Vienalga, kur tas bija, Dievs tomēr bija spējīgs aizsniegt viņas sirdi, un Bībele mums saka, ka viņa pieņēma evaņģēlija vēsti, un viņa tika kristīta. Mēs bijām vairākas sievietes ārpus pilsētas vārtiem pie upes, kur mums bija lūgšanas vieta. Šeit bija arī Lidija, purpura pārdevēja no Tietīras. 2 vīri gāja garām un sāka ar mums runāt, un aicināja mūs pievienoties lūgšanā.
Mēs uzzinājām, ka tie bija Pāvils un Sīls. Kungs atvēra Lidijas sirdi, lai tā pievērstu uzmanību Pāvila vēstī. Viņa un viss viņas nams tika kristīti. Kādu citu dienu Pāvils un Sīls bija ceļā uz lūkšanu vietu. Viņi sastapās ar kādu verdzeni, kurai bija zīlētājas gars. Viņa saviem saimniekiem ienesa daudz naudas, pareģojot nākotni. Viņa mums sekoja un kliedza uz mums. Tas traucēja, un tādēļ Pāvils pavēlēja garam iziet no viņas. Kad saimnieki atklāja, ka viņa peļņa nu ir zudusi, viņi aizvilka Pāvilu un Sīlu pie pilsētas vadītājiem. Tur viņus ielika cietumā. Aptuveni pusnaktī šie divi tik ļoti pozitīvie cietumnieki, Pāvils un Sīls, lūdza un dziedāja dziesmas Dievām. Mēs pārējie viņos klausījāmies. Pēkšņi sākās spēcīga zemestrīce un cietums drebēja. Atvērās visas cietuma durvis un visiem nokrita važas. Uzraugs ieraudzīja, ka visas durvis ir atvērtas un izvilka savu zobenu, lai nogalinātu sevi, jo viņš domāja, ka visi cietumnieki ir izbēguši. Bet Pāvils viņu iedrošināja un sauca viņam, lai viņš nedara sev pāri. Cietuma uzraugs sauca pēc uguns, pieskrēja un nometās zemē pie viņiem un drebēja. Cietuma uzraugs pieņēma Jēzu Kristu un visa viņa ģimene tika kristīta. Lūkšana var notikt jebkur. Adventistu kanālā Hope Channel es vadu un palīdzu vadīt programmu Lūksim. Un tā mēs esam šajā televīzijas studijā ar gaismām un kamerām un visādiem procesiem. Un tomēr, neskatoties uz visu to, mēs esam lūkšanas noskaņā. Un mēs esam piedzīvojuši brīnišķīgas Dieva atbildes uz lūkšanām no studijas. Tas var notikt jebkur. Kāds mans draugs reiz teica, mums jālūdz tik konkrēti, ka mēs zinām, ka Dievs ir atbildējis mūsu lūkšanu. Apostuļu darbu 12. nodaļā Pēters ir cietumā un gaida nāves sodu. Viņš ir pieķēdēts pie kareiviem. Hērods ir nolēmis, ka Pēterim ir jāmirst. Kad Pēters ir cietumā, visa draudze, man patīk uzsvērt, visa draudze lūdza par Pēteri, kas ir cietumā. Tieši pirms tam Jēkabs tika apcietināts un nogalināts. Es domāju, ka ļaudis bija patiešām nobažījušies, ka viņi tagad var zaudēt arī Pēteri, kad viņš tika iemests cietumā. Tas viņos izraisīja bažas, un tādēļ viņi sapulcējās kopā un lūdza visu nakti. Ķēniņš Hērods bija arestējis kādus, kas piederēja draudzei, un plānoja viņus nogalināt. Kad Hērods bija izpildījis nāvessodu Jēkabam, un kad jūdi to atbalstīja, tad viņš apcietināja arī Pēteri. Pēters tika apsargāts ar 4 kareivju grupām, kur katrā no tām bija 4 kareivi. Mēs bijām patiešām nobažījušies par viņa drošību, un draudze dedzīgi lūdza par viņu. Naktī pirms Hērods viņu gribēja vest tiesas priekšā, Pēters gulēja starp 2 sargiem, saistīts ar ķēdēm pie ieejas sarkareiviem. Pēkšņi parādījās kunga eņģelis, un viņa cietuma kamerā parādījās gaisma. Eņģelis uzsita viņam pa plecu, lai pamodinātu. Ķēdes nokrita no viņa rokām. Kā viņam tika pavēlēts, viņš sekoja eņģelim ārā no cietuma, paejot garām visiem sargiem līdz pat pilsētas vārtiem. Jāņa mātes Marijas mājā daudz ļaužu kopīgi lūdza Dievu. Es tur biju kā kalpone un izdzirdēju klauvēšanu pie durvīm. Es piesardzīgi atvēru durvis, un man par pārsteigumu tur stāvēja Pēteris. Mēs nu pat dedzīgi lūdzām par viņu cietumā. Un kārtējo reizi nostrādāja vienota lūkšana. Dieva vārds izplatījās un auga. Neviens no tiem, kuri tajā naktī bija šajā lūkšanu sapulcē, nekad neaizmirsīs to, ka viņiem ir Dievs, kas atbild uz lūkšanām. Visur, kur vien šie cilvēki savā atlikušajā dzīvē devās, viņi stāstīja šo stāstu, kas ir arī par iemeslu tam, kā arī mēs to šodien zinām. Viņi stāstīja šo piedzīvojumu ar lielu spēku, jo tas viņus pilnīgi pārliecināja ne tikai par Dieva vēlēšanos palīdzēt, bet arī par Dieva spējām to darīt varenā un pārsteidzošā veidā. Šeit bija 3 lielas, milzīgas tautas, kas vēršas pret viņa mazo, jauko Jūdējas valstiņu, un no cilvēciskā skatu punkta tā bija pilnīga iznīcība. Jošafats teica, ko ļoti atklātu tiem, kuri lūdza. Mēs nezinām, ko iesākt, mēs esam vāji, mēs esam bezpalīdzīgi pret šo lielo pulku, kas nāk pret mums. Viņš runā ļoti atklāti arī par to, kāds ir Dievs. Dievs, tu esi spējīgs, tu vēlies palīdzēt, tu spēj palīdzēt, un mēs savukārt esam gatavi tam, ko tu darīsi. Šie visi apstākļi ir tādi, kuri
kuri sagatavo Dieva ļaudis atbrīvošanai. Es domāju, ka tad, kad mēs pazemojamies lūkšanā, mēs dodam Dievam atļauju rīkoties pārdabiskā veidā. Grāmatā Kristus līdzības mums ir teikts, ka mums ir jālūdz savas lūkšanas ar pārliecību, ka tās netiks noraidītas. Kas par apsolījumu? Daudzi nāca un sacīja Jošafatam, ka tuvojas milzīga armija, lai vēstu karu pret viņu. Satraukts par šīm ziņām, Jošafats izsludināja gavēni pa visu Jūdeju. Ļaudis sanāca no visām Jūdejas pilsētiņām, lai kopīgi gavētu un lūgtu. Mēs bijām kādā lielā ļaužu grupā, kad Jošafats dedzīgi lūdza Dievu pēc palīdzības. Piecēlās vīrs vārdā Jahaziels un teica, ka Jošafatam nav jāraizējas, jo šis nav viņa karš, bet gan Dieva karš. Tas bija agrs rīts, kad mēs iznācām Dakos tūkstneša malā. Mēs bijām nopietni nobažījušies par sastapšanos ar šo lielo armiju, bet mums tika piekodināts, lai mēs ticam, mēs arī lūdzām. Kad mēs pārgājām pāri uzkalnam, mēs redzējām visapkārt tikai mirušos. Ienaidnieki bija vērsušies viens pret otru. Jošafata lūkšanas bija uzvarējušas karu, bez jebkādas nepieciešamības karot. Kad jūs aplūkojat lūkšanu apustuļdarbu grāmatā, parādās kāds konkrēts modelis, un šis modelis ir tāds, kas parādās tad, kad mācekļi sāk līdzdalīt to, ko Dievs ir ielicis viņu sirdīs. Viņi tiek vajāti, dažkārt līdz pat nāvei. Tad, kad sākas vajāšanas, viņi faktiski sasauc kopā ticīgos, viņi lūdza. Un tika izlietas svētais gars. Tas noveda pie tā, ka Dieva vārds tika izplatīts vēl vairāk. Šis ir veids, kādā Dieva draudze aug. Draudzē vienota lūkšana ir kritiski svarīga, jo tā ir atslēga uz vispasaules atmodu un uz vispasaules problēmu atrisināšanu. Lūkšana, un jo īpaši vienota lūkšana, nebūtu nav svira, ar ko Dievam iegriezt rokas, kad daudz ļaužu lūdz vienu un to pašu frāzi atkal un atkal. Tā ir Dieva ļaužu sanākšana kopā, lai savienotos ar Dieva gribu. Es domāju, ka tad, kad mēs lūdzam, tas izmaina mūsu sirdis, un tad, kad mēs varam kopīgi vienoties lūkšanā, tiek piedzīvota kopības sajūta. Un tad, kad mēs lūdzam vienalga, ko Jēzus spēcīgajā vārdā, viss notiek. Kādēļ vienota lūkšana ir tik nozīmīga? Tādēļ, ka tā atver mūsu sirdis dzīvā Dieva spēkam, lai pavadītu mūsu liecību. Tā saved mūs visus kopā krusta pakājē. Vienota lūkšana atbrīvo Dieva spēku visā universā. Ja nemaldos, lielajā cīņā ir teikts, viņš ir tas, kas mums ir vajadzīgs, nevis lūkšana. Cīņās starp labo un ļauno Dievs nepārkāpj mūsu brīvību un izvēli. Bet tad, kad mēs lūdzam, Dievs atver jaunas darba iespējas. Vai Dievs jau nestrādā tā dēla vai meitas labā vēl pirms mēs lūdzam? Vai viņš nestrādā tās sabiedrības labā vēl pirms mēs lūdzam? Viņš to jau dara, bet viņš ir ierobežots viņu izvēles dēļ. Bet tad, kad mēs lūdzam, gluži tāpat kā apustuļu laikos lūdza visa draudze, tad Dievs pieņem lūdzēju izvēli. Un tad, kad mēs lūdzam vienotībā, notiek brīnumainas lietas. Kad mēs sakārtojam lietas pa vertikāli, tad arī pa horizontāli viss sakārtosies.